Esam atpakaļ ar jaunu iedziļināšanos vēsturē. Šoreiz skatāmies uz ko ļoti pazīstamu – Rīgas rātslaukumu un, protams, Rolanda statuju. Tieši tā. Rīgai jau netrūks simbolu kaķis uz jumta, Pēterbaznīcas gailis, pat lielais Kristaps Daugavmalā. Bet Rolands, viņa stāsts ir īpaši interesants un, jāsaka, diezgan samudžināts. Tieši to mēs šodien mēģināsim atšķetināt. Mums ir vēsturiskie materiāli gan par šo statuju izcelsmi Eiropā kopumā, gan par konkrēto Rīgas Rolandu. Jā, mērķis ir saprast, ko tad īsti viņš simbolizē un kāpēc viņš te parādās, pazūd un atkal parādās. Sāksim ar pašu sākumu. Kas vispār ir šīs Rolandas statujas? Kāpēc tās sāk uzstādīt Eiropas pilsētās, īpaši Vācu zemēs, jau tik sen? Pamatideja ir tāda, ka tās simbolizēja pilsētas neatkarību, tiesības uz pašpārvaldi, savu tiesu, brīvu tirzniecību. Tas bija tāds redzams varas apliecinājums. Tāds brīvības simbols būtībā. Jā, tieši tā. Viduslaiku pilsētas brīvības. Bieži piesauc to franču leģendu par bruņinieku Rolandu, Kārļa lielā brāļa dēlu. Cik tur ir patiesības? Jā, tas ir populārs stāsts, bet visticamāk tā ir tāda vēlāk romantizācija. Kāpēc tā? Jo, redzi, leģendas Rolandam galvenais atribūts bija tas raks, olifants, bet statujām gandrīz vienmēr rokās ir kas cits – zobens un vairogs. Tiesas un varas simboli. Tieši, tāpēc tā tiešā saikne ar franču eposu ir diezgan apšaubāma. Skaidrs. Tad kāda ir tā ticamākā versija, īpaši Vācijā? Viena teorija, kas šķiet diezgan pamatota, saista to ar vācu jēdzienu das rote Land. Sarkanā zeme? Jā, sarkanā zeme. Tā apzīmēja vietu, kur izpildīja nāves sodas, tātad tiesas laukumu. Rolanda zobens varētu būt attīstījies no, bendes zobena kā tiesas varas simbola. Diezgan skarbi. Bet ar laiku tā nozīme mainījās, kļuva abstraktāka. Figūra pārtapa par bruņinieku, kas simbolizē pilsētas tiesības kopumā, neatkarību. Ir arī citas versijas, laikam. Jā, ir minēts, ka tā varētu būt imperatoru statuja vai pat mērķis bruņinieku turnīros, bet tās akmens statujai šķiet maz ticams. Šodien mēs to uztveram kā to pilsētas brīvības simbolu. Starp citu, pasaulē ir zināmas pāri par 200 Rolandu statujām. Tik daudz. Jā. Un Rīgas Rolands ir viss tālāk uz ziemeļiem esošais. Paskatīsimies tuvāk uz Rīgu. Kā šis simbols te nonāca? Zinām, ka pirmās ziņas ir diezgan senas no 15. gadsimta. Tieši tā. Dokumentos ir minēts remonts 1411. vai 1412. gadā. Tas nozīmē, ka statuja jau bija. Tā tad vēl senāk. Jā. Un tad 1473. 40. gadā maistars Jakobs Sniters izgatavoja jaunu. Varētu būt, ka pati pirmā bija no koka. Iespējams uzstādīta sekojot Brēmenes vai Hamburgas, piemēram. Un ko tā Rīgai nozīmēja? Tikai tādu kā modes lietu no Vācijas pārņemt? Noteikti ne. Rīga bija Hanzas pilsēta, ļoti aktīva, ar savām ambīcijām. Rolands bija veids, kā parādīt, mēs esam pilsēta ar savām tiesībām, ar savām privilēģijām. Neatkarīgi no feodāļiem. Bet šis pirmais Rolands pazuda? Jā, visticamāk gāja bojā tā saucamajos kalendāra nemieros 16. gadsimta beigās. Un tad iestājās klusums. Gandrīz 3 gadsimtus par Rolandu Rīgā īsti nerunāja. 3 gadsimti. Kas mainījās 19. gadsimta beigās? Kāpēc viņi atcerējās? Lielā mērā pateicoties vēsturniekam Hermanim Hildebrandam. Viņš 1874. gadā publicēja pētījumu, un tas savukārt iedvesmoja vietējo vācu kopienu melngalvjus, tirgotājus, klubu resursus. Viņi nāca ar ideju jāatjauno. Bet vai tad tā nozīme nebija jau mazliet cita? Ne tikai pilsētas tiesības, bet varbūt vairāk kā vācu mantojuma simbols? Jā, tā varētu teikt. Tas bija nacionālā romantisma laiks visur Eiropā. Rīgā, kas bija daudznacionāla pilsēta Krievijas impērijā, vācu kopienai Rolands kļuva par veidu, kā uzsvērt savu vēsturisko lomu, savu saikni ar Vāczemi. Tāds identitātes jautājums. Un tad tapa tā statuja, kuras kopiju mēs redzam šodien. Precīzi. 1896. gadā arhitekts Vilhelms Neimanis, tēlnieka Augusta Folca darbnīca, materiāls Silēzijas smilšakmens, pamatne no Somijas granīta, kopā iespaidīgi 6,3 metri. Un to finansēja ne tikai vācieši.
Nē, interesanti, ka starp ziedotājiem bija arī krievu tirgotāji, un to uzstādīja uz jaunas artēziskās akas, tāds praktisks pielietojums arī. Un ir tā detaļa par akmetni, kas it kā piesedz kroni Rīgas ģerbonī uz vairoga, slēpts protests pret pārkrievošanu. Tā ir populāra interpretācija. Grūti pateikt, vai tā bija apzināta politiska zīme, bet tāda nianse tur ir. Katrā ziņā šis Rolands ātri kļuva ļoti populārs. Tā kļuva par daļu no pilsētas dzīves. Pilnīgi noteikti. Tikšanās vieta, ūdens ņemšanas vieta, pat reklāmām izmantoja. Un kādu laiku tur bija pirmā autostas, pietura, un attālums no Rīdes mērīja no viņa zobena smailes. Oho, bet tad nāca 20. gadsimts ar kariem un pārmaiņām. Jā, un pārsteidzoši 1941. gada bombardēšanā, kad viss rātslaukums bija drupās, Rolands palika stāvot, tikai zobens nedaudz saliecās. Neticami, bet padomju vara tomēr. Padomju vara 1945. gadā lika to demontēt, kā nevēlamu vācu simbolu. Skaidrs, ideoloģiski nepieņemams. Tieši tā, tas ir klasisks piemērs, kā režīmi mēģina tikt vaļā no simboliem, kas neatbilst viņu stāstam. Par laimi oriģinālu nesasita. Tas nonāca muzejā Pēters baznīcā, kur ir joprojām. Bet ir tas stāsts, ka viņam esot iešauts sirdī? Jā, tas ir tāds mīts. Visticamāk, tas bojājums Krūšu rajonā radās, demontējot zobeni vai no tā stiprinājuma vietas. Tad pēc neatnējas arbošanas viņš atgriezās Rātslaukumā. Jā, pēc tam, kad atjaunoja Melngalvju namu, 1999. gadā, bija loģiski atjaunot arī Rolandu, un jau 2000. gada maijā uzstādīja kopiju, ko veidoja tēlnieks Edvīns Krūmiņš. Un šodien tas atkal ir populārs. Tūristi fotografējas, svētkos pušķo, un ūdeni joprojām var padzerties. Tieši tā. Mūsdienās tas simbolizē tādu Rīgas piederību Eiropai, Eiropas kultūra telpai. Tā nozīme atkal ir mazliet mainījusies, kļuvuši plašāk. Tātad, ja mēs apkopojam, Rolandas stāsts ir kā ceļojums no viduslaiku tiesas un varas simbola caur to vācu identitātes lietu 19. gadsimtā pāri padomju noliegumam līdz šodienas Eiropas kontekstam. Tas ir kas daudz vairāk par akmens bruņinieku. Pilnīgi noteikti. Tas lieliski parāda, cik mainīga var būt simbola nozīme. Viss atkarīgs no laika un konteksta. Un tas, protams, liek aizdomāties. Ja reiz tā nozīme ir tik ļoti mainījusies no tiesas varas līdz vācu mantojumam, tad uz Eiropas piederību, ko Rolands varētu nozīmēt Rīgai nākotnē, kādu vēsti tas nesīs tālāk? Jā, tas ir labs jautājums pārdomām. Ko mēs paši tajā simbolā ieliksim nākotnē?